Šodien ir 10. marts, saulīte spīd. Šodien es redzēju dzeltenos tauriņus pirmos un pirmās zilās vizbulītes. Esmu pie gaujas, un man tik ļoti gribās pateikties Jēzum par tādu interesantu metodu, ko es saņēmu domās, tad, kad cilvēki izturās necienīgi, piemēram, darba vietā vai kādā situācijā, kur jūs esat viens, un pajautāt tam cilvēkam, vai jūs ar mani runātu tāpat, ja man blakus stāvētu šeit Jēzus. Šis te ļoti, ļoti darbojas, es to pārbaudīju dzīvē, un cilvēki, principā, katrā cilvēkā ir šī te Dievs cilvēkā, jeb sirdsapziņa, un tas nostrādā. Principā pieklauvēt pie sirdsapziņas, likt apdomāt, kā tu izturies pret otru cilvēku. Jā, un tas, ko es vienkārši gribu ierunāt, lai tas paliek YouTube'ā, šāds te no Jēzus, par Jēzu, jo es par viņu domāju ļoti, ļoti, ļoti katru dienu. Un 2017. gadā, 23. augustā, kad es biju dzīvības un nāves priekšā, tad Jēzus man caur sapni veltīja tādus vārdus, pasakot, es tevi ļoti, ļoti mīlu, katru dienu viņus pamodos piepildīt ar mīlestību, un to nevar izskaidrot, tas ir pilnīgi kaut kas savādāks kā parastie sapņi, un tu skaidri zini, kas bija kas. Tātad šita grāmatiņa, Jēzus, gudrības valdoņa vēstījumi, ar sūtnes Tatjanas Mikušinas starpniecību saņemtie vēstījumi, kur es esmu daļa jau kļuvusi par no šī visa, un esmu izlaidusi caur savu sirdi, un zinu, ka tas viss ir tīrs un patiess. Tātad Jēzus Kristus, lielais skolotājs, kristietības pamatlicējs. Jēzus Kristus, lielais skolotājs, kas atnesa visas pasaules cilvēkiem vēsti par Dieva valstības tuvošanos un par ceļiem tās sasniegšanai. Jēzus deva pasaulē galveno bauslu par mīlestību uz Dievu un mīlestību pret tuvāko. Pēc būtības Jēzus ir dzīves mācības radītājs, ko var definēt kā mīlestības ētiku. Tieši mīlestības ētika ir kristietības pamatā. Dzimšanas laiks un vieta ģimene agrīnie gadi. Jēzus vecāki Marija un galdnieks Jāzeps dzīvoja Galilejā. Vajadzēja tagad kādam man zvanīt tieši.